Arvien biežāk sabiedrisko transportu izmanto cilvēki ar īpašām vajadzībām. Kā rīkoties, lai jūsu brauciens noritētu veiksmīgi un bez pārpratumiem? Par jūsu drošu iekļūšanu sabiedriskajā transportā atbild transporta līdzekļu vadītājs. Lai viņš būtu informēts par jūsu vēlmi iekļūt transporta līdzeklī, izmantojiet pogu, kas atrodas līdzās otrajām durvīm. Atsevišķos autobusos pogai atliek tikai viegli pieskarties, lai tā reaģētu uz sensoru. Atcerieties, iekļūt transporta līdzekļos, kas ir pielāgoti pasažieriem ar īpašām vajadzībām, var tikai pa otrajām durvīm. Autobusu vadītājam autobuss jānoliek uz stāvbremzi, jāieiet salonā un jāizvelk iebraukšanas rampu. Lai jūsu uzturēšanās salonā būtu droša, izmantojiet speciāli ratiņkrēslam aprīkotu vietu un piesprādzējiet drošības jostu. Lai transporta līdzekļa vadītājs jums palīdzētu izkļūt no sabiedriskā transporta, izmantojiet ratiņkrēslu vietai līdzās esošo pogu. Vadītājs apstāsies tuvākajā pieturā un, nolaižot platformu, palīdzēs jums izkļūt no salona. Liels paldies jums! Lūdzu, brauciet vēl. Jā, labi, veiksim darbā. Lai brauciens būtu pieejams jums ērtā laikā, lūdzam iepriekš zvanīt mums pa bezmaksas informatīvo tālruni un precizēt speciāli aprīkoto transporta līdzekļu kursēšanas maršrutus un laikus.